Lasījums no 1. Mūzes grāmatas 8. nodaļas. Un tad Dievs atcerējās Novu, kā arī visus zvērus un visus lopus, kas bija ar viņu šķirstā. Un Dievs lika vējam pūst pār zemi, tad ūdeņi kritās. Dzelmju avoti un debesu logi aizvērās, un lietus mitējās līt no debesīm. Un ūdeņi sāka kristies pēc 150 dienām, šurpu turpu noskriedami. Un šķirsts 7. mēneša 70. dienā nolaidās uz Ararata kalniem. Un ūdeņi notekēja šurpu un turpu bēgot līdz 10. mēnesim. Bet 10. mēneša 1. dienā nāca redzamas kalnu virsotnes. Un pēc 40 dienām Noā atvēra šķirsta logu, ko bija taisījis, un izlaida kraukli. Tas laidās šurpu turpu, lidinādamies, kamēr ūdeņi nokritās zemes virsū. Tad viņš izlaida balodi no to vidus, kas bija ar viņu šķirstā, lai vērotu, vai ūdeņi nav noskrējuši zemes virsū. Bet balods neatrada vietu, kur apmesties, un atgriezās šķirstā pie viņa, jo ūdeņi vēl bija pār visu zemi. Viņš izstiep savu roku, satvēra to un ienes pie sevis šķirstā. Un viņš gaidīja vēl 7 dienas, un pēc tam atkal izlaida balodu no šķirsta. Tad balods atgriezās tāp vakara laiku un redzi, noplūkta olīvas lapa bija viņa knābī. Un Noā tūdaļ noprata, ka ūdeņi zemes virsū bija noskrējuši. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Otrais lasījums šodien no Romiešu vēstules 13. nodaļas. Neplieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šī vārdā, proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par šīm rakstvietām, ko mēs dzirdējām no Mūzes grāmatas un no Romiešu vēstules uzrunām mūs caur savu vārdu, jo Tavs vārds ir mūžīgā patiesība. Āmen. Jūs sēdieties. Šīs dienas tematika es esmu nolicis mīlēt un gaidīt uz Dievu. Pirms runāsim vairāk par gaidīšanu un tad arī par mīlēšanu. Gaidīt uz Dievu. Lasot šo 1. Mūzes grāmatas 8. nodaļu, šo mirkli, kad Noā gaidīja, kad ūdeņi noskriesies, man likās ar paralēlēm, kad Dievs ik pa laikam mums aicina gaidīt uz viņu. Un tie var būt ļoti dažādi dzīves gadījumi. Mēs varam gaidīt tāpēc, ka mums ir vajadzīgs sagaidīt kādu vēsti, kādu ziņu. Kā šī gadījumā Noā bija jābūt šai informācijai, jāsaņem, ka ūdeņi noskrējušies, ka viņi var kāpt ārā. Tā var būt kaut kāda mums bijusi slimība vai kaut kas tāds, un mums jāgaida, ka mēs atvesaļosimies, un tas ir tāds process. Varbūt tā ir bijusi kādam operācija, un pēc operācijas atjaunošanās, atvesaļošanās arī ir jāgaida. Nevar sagaidīt, kad beigsies tas gaidīšanas process. Varbūt tas ir kāds cilvēks, kas aizgājis mūžībā, un tev jāgaida, ka tavs miers atgriezīsies pie tevis. Ļoti dažādi tas var būt. Bet Dievs mums ik pa laikam liek gaidīt. Un tas ļoti saistīts ar to, ka mēs esam būtnes, kuras grib visu tūlīt un tagad, un īpaši šajā laikā, šajā 21. gadsimtā mums vajag tūlīt un tagad. Un es atceros pats, ka es esmu piebraucis pie McDonald's Rīgā, pie McDonald's McDrive. Tas droši vien bērniem patika. McDonald's ir tāds vēl joprojām dažiem bērniem, kā izdara to, ja tu izdarīsi, tad būs McDonald's. Jē!
Un piebrauc McDonald's, McDrive, un viņiem bija tāds vienbrīd Rīgā tad, uz tās Ulmaņa gatavas. Bija tas, ja tu pusotra minūtes laikā viņi tev neapkalpo, viņi tev uzsauc. Es domāju, tas ir superīgi. Tu dabūni, vai tu dabū ātri apkalpošanu, vai tu dabū pa brīvu. Bet es domāju, ka tā mums tā domāšana vispār dzīvē ir tāda. Nu, tad, ja tu gribi pateikt, tas saki tu līdz 15 sekundes, 20. Nepasaki visu, mēs jau neklausos vairāk. Kas tur Mareks, mēs Marek runājām, ka tāpēc visi tie TikTok un visi pārējo, ka patiesībā uzmanība ir dažas sekundes. Tu pirmajā sekundēs nepasaki, viss beidzās, neviens vairs neklausās. Vada iesvētas mācību, bet ticības mācību striķu skolā, viņš saka, bērniem 5 sekundes tu tur kaut kur aizpeld, viņi jau sāk kaut ko jau darīt citu. Jau. Ļoti ātri tas notiek. Bet tad Dievs mums liek gaidīt. Viņš mums māca pacietīgi gaidīt uz viņu. Un tas nav ātri. Bieži vien. Arī tad, kad mēs lūdzam Dievu, ir 3 veidi atbildes no Dieva. Jā, nē un gaidi. Un man liekas, tas gaidi ir visgrūtākais. Ja mēs gribam to jā vai nē. Bet arī bērni kādreiz saka, varbūt mums, vai es varēšu to. Un tad vecāki saka, es padomāšu, mēs apspriedīsimies, un tas viņam ir kā tādas mokas ārprāts. Kad vienreiz būs tā atbilde? Kādreiz liekas, ka nē, pat ir vieglāk saņemt uzreiz nekā gaidi. Vai mēs gaidām uz Dievu? Varbūt kādu laiku mēs pagaidām, un tad mēs rīkojamies. Dievs neatbild, es daru pa savam. Mēs varam jautāt arī, kādas zīmes mēs laižam gaisā, lai saprastu, ka gaidām uz Dievu. Ja Noā ļoti skaidri palaida putnu, vienu, pēc tam otru, un viņš gaidīja atbildi. Viņš zināja, kas viņam ir jāsagaida. Es domāju, ka gaidot uz Dievu, mēs varam ar Dievu vienoties, kas būs tā zīme, kad es esmu sagaidījis Dievu, kad Dievs ir atbildējis. Mēs varam par to ar Dievu vienoties. Varbūt Dievs to pasaka priekšā, varbūt mēs sakam Dievs, es gribētu kādu zīmi vai kādu, kaut ko, ka es zinu, ka tas ir no tevis. Man liekas, ka izšķiroši svarīgākais ir, ka mēs tiešām no Dieva sagaidām. Ja mēs gribam sagaidīt no Dieva, tas ir tas jautājums, jo kādreiz mēs negribam no Dieva sagaidīt. Mēs tā kā uzprasam Dievam, bet vai nu Dievs neatbildē, vai nu negribējām sagaidīt, mēs darām pa savam. Bet ja mēs gribam, mēs ar Dievu varam vienoties, kas ir tas mirklis, kad mēs secinām, Dievs ir mums atbildējis. Dievs ir mums atbildējis. Un kas ir tad, kad ir vēl jāgaida? Kad liekas, ka gaidīt ir pavisam grūti jau palicis. Liekas neiespējami. Visas gaidīšanas un pacietības ir izsmelts. Mans dzīvē zīmīgākais piemērs, un kādu to jau dzirdējuši noteikti bija, kad es mācījos Lutera akadēmijā pēdējā kursā. Un man, es mācījos, gāju uz beigām, es tad pabeigšu skolu, un tad man ordinēs, un tad, kur man sūtīs kalpot kā mācītāju. Un es strādāju kādā darbā Rīgā, Diakonijas centrā, projekta menedžeri, un tad tajā darba vietā man sāka prasīt, ka tad tu ies tālāk kaut kur citur kā mācītājs un beigsi te strādā. Un es sāku lūgt par šo kalpošanas aicinājumu jau pavasarī, un laiks tik iet, un man augustā ordinē, un pienāk jau septembris, nekādas kustības no baznīcas vadības. Bet tev ir jāgaida. Un tad man darba priekšniece pienāk, saka, bet kad tad tu iesi projām? Mums jādomā nākamā gada budžets, varbūt jauns cilvēks vai kas tad tur ir? Es saku, es nezinu. Un tas varbūt ir tas grūtākais, kad tu saki, es nezinu. Un tad viņi vēlreiz man prasa septembra beigās. Un es saku, es nezinu. Un tas ir tas mirklis, ka tev ir jāgaida, ka tev nav tās atbildes. Tad viņi saka, viss. Es noliksim datumu, es neatceros, tas bija kaut kāds oktobris, vidus vai beigas, tiešām neatceros.
tad tev jāpieņem lēmums. Un es domāju, ka no vienas puses tas ir ārprāts, tagad tas datums ir nolikts, kad ir jāpieņem lēmums. No otras puses domāju, tas ir labi. Dievam ir nolikts datums. Ja nu viņš līdz tam man neatbild, tad es turpinu strādāt šeit. Ļoti skaidri. Un 2 dienas pirms tas datums bija nolikts, man zvanīja no Kandavas iecekņu prāvests, kurš vēl projām ir Mārcis Zeiferts, un aicināja man kalpot Kandavas draudzē, un es varēju priekšniecei teikt, man ir skaidrs, es dodos kalpot draudzē no tāda un tāda datuma, viss salikās plauktī. Bet tas gaidīt kādreiz līdz tam mirklim, kad atbild atnāk, ir varbūt pēdējais mirklis. Bet, ja mēs uzticamies Dievam, tad mēs esam kaut kad piedzīvojuši, ka Dievs nekad nenokavē. Nekad Dievs nenokavē. Dievs zina visu, kas mums ir vajadzīgs un kur mums jābūt. Viņš nekad nenokavē. Un ja mēs kaut ko nokavējam, tad tas iespējams nebija mums vajadzīgs. Vai mēs domājam, ka mums to vajadzēja. Mēs palaižam garām. Varbūt arī kādreiz mēs nesamanam kādu zīmi, ko Dievs dod, ka mēs esam tik neredzīgi uz tām zīmēm, bet tad mēs neesam tā ar Dievu runājuši par to tā nopietni, tā pa īstam. Tad mēs esam tā pavirši piegājuši. Jā, kad ir tas pēdējais mirklis, kad vairs nevar gaidīt? Jā. Kad ir kaut kāds lēmums jāpieņem, kad ir nolikts kaut kāds datums, un tad datumā tev nav atbild no Dieva, tad tev jāpieņem kaut kādu lēmumu. Jā, vai nē, vai būtu. Pēdējais man bija, kad es taisījos braukt uz Ameriku, un nebija pārliecība tur braukt, un pavasarī es zināju, ka man ir jābrauc, un rudenī man likās, man vairs nav jābrauc. Vai es nesapratu, vai man ir jābrauc. Un es prasīju Dievu, Dievs saka, brauc. Es prasīju amerikāņiem pie viņiem braukt, un viņi teica, brauc. Bet man bija sajūta, ka man vajag papildus pamudinājumu. Un es sapratu, ka es vairs nevaru gaidīt, un es prasīju savam vadītājam biskupam, ko tu saki, vai man ir jābrauc? Un viņš padomāja to dienu, un vakarā teica, brauc. Un deva norādījums, kas man tur jādara. Kādreiz varbūt mums nav skaidrs tās atbildes, bet mēs nevaram gaidīt, mēs varam prasīt kādam augstāk stāvošam, kas ir mūsu garīgais vadītājs, vai mūsu tiešais priekšnieks, vai ko, kādā jautājumā, kā man rīkoties. Dievs caur to arī atbild. Un es gribēju to savilkt kā paralēli, ka mīlestība arī kaut kas tāds, kas gaida. Mīlestība, mēs lasām, ir pacietība. Mums kādreiz ir jāgaida uz mūsu tuviem mīļiem cilvēkiem, ka viņiem kaut kas viņu dzīvē savādāk notiks, ka viņi izmainīsies, vai mēs redzam kaut kādas iezīmes, kas nav foršas viņos, un mēs gaidām uz viņiem. Bet mēs turpinam mīlēt. Mīlestība ir ļoti pacietīga. Un es domāju, kamēr mēs gaidām, kamēr varbūt tas otrs cilvēks kaut kā izmainīsies, vai arī mēs gaidām varbūt uz sevi, ka mēs beidzot spēsim pieņemt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir. Tur varbūt abi šie procesi. Šajā gaidīšanas procesā, turpinot mīlēt, mēs runājamies daudz ar Dievu. Dievs, kā tas ir? Man ir grūti pieņemt to, vai Dievs, man ir grūti samierināties ar šo. Mīlestība, kas ir pacietība, nav viegli. Bet tas ir viens no tādiem raksturu lielumiem. Parasti laulībās citē šo rakstu vietu. Tas ir nolasīts, nāc tikko prātā. Un tā ir patiešām tāda ļoti svarīga rakstu vieta. Īpaši laulībai, bet tas arī ne tikai laulībai. Bet vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa. Tad, kā Dieva izredzētie svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā laipnībā, līdzjūtībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat un citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Tātad priekš laulības īpaši, bet arī ikvienam kristietim pacietīgi izvēlēties piedot.
gaidīt. Vai nu Dievs manī izdara izmaiņas, un es pieņemu to, ko tas otrs cilvēks tur tā dara, vai nu tas cilvēks izmainās, un man paliek vieglāk. Mīlestība, kas ievēro, kas ļaujas, kas pieņem. Tie ir tie vārdi, kurus mums varbūt kādreiz nepatīk tas. Mēs negribam ļauties, mēs negribam pieņemt. Mēs gribam tā kā, lai notiek pēc manas gribas. Tā, protams, nav mīlestība. Mēs gribam uzspiest savējo, mēs gribam diktēt noteikumus. Un kādreiz mums iznāk labāk, un kādreiz mums neiznāk labāk. Kādreiz mums iznāk tā, kā mums iznāk. Un tad mēs ejam kaut kādu nākamo soli, ka mēs redzam, ka mums neiznāk tik labi, ka mēs mēģinam apzināties kā kristieši, ka tikai kopā ar Jēzu mēs varam tā īsti mīlēt. Jo citādi mēs kļūstam ļoti egoistiski. Mēs esam egoistiski. Arhibīskaps Jānis Vanaks vakar valsts svētkos nevarēja būt, es saprotu, kādas slimības dēļ, un tad viņš uzrakstīja tādu nelielu uzrunu. Bet tas, ko viņš arī mēģināja pateikt, kad ir tik daudz kari un karadarbības apkārt, bet tas viss ir tāpēc, ka mēs neizvēlamies mīlēt, tāpēc, ka mēs gribam sasniegt lietas ar saviem spēkiem. Ka mēs nākam pie Dieva, ka mēs atzīstam, ka man ir vajadzīga Dieva mīlestība, Jēzus mīlestība. Tikai tad mēs varam tās lietas darīt tā, kā Dievs to ir paredzējis. Mēs varam aizliegt sevi Kristus nopelnu dēļ, un tikai tad mēs varam to mīlestību parādīt, to pacietīgo, gaidošo, pieņemošo. Savā spēkā neiet tā lieta. Varbūt mums jārunā vēl kāda robeža arī, kas nav mīlestība. Kad vardarbība ienāk, kad tu mīli, bet kad otrs cilvēks tev nemaz vairs neciena, ka viņš ir palicis tik rupšs un tik tāds. Tur arī, protams, kaut kāda robeža, cik tālu tas ir, bet kad es saprotu, ka ir tāda ļoti klaja un pilnīga neciena. Un tad cilvēki, viņi saprot, ka viņi vairs nevar, viņiem viss ir mērs, ir pilns, un saka, es vairs nevaru izturēt šīs kaut kādas attiecības. Tas varbūt jebkur laulībā, draudzē, tas varbūt ar kaimiņiem, ar radu starpā, un tad cilvēks saka, es vairs nevaru izturēt, man vajag vismaz pauzi uz kaut kādu mirkli, tas nav izturams. Bet kā svētais Augustīns ir teicis, mīli un dari, ko gribi. Man šis teiciens vienmēr ir ļoti, ļoti paticis. Ja tu izvēlies mīlēt, ja tu izvēlies sevi ziedot, un ka tu dari to, kas otram ir labs, tad tu vari darīt jebko, tev labi izdosies. Bet tikpat labi mēs varam teikt otrādāk, ja tu nemīli, tev būs grūti kaut ko izdarīt labu. Tad mēs centīsimies no saviem spēkiem visu kaut ko mēs šausim garām. Tāpēc tā satvert no Dieva to mīlestību, to saņemt šo spēku mīlēt, atkal katru dienu no jauna, tas ir tik ļoti svarīgi. Un tad viss, ko mēs darīsim, diezgan labi izdosies. Lai Dievs svētī, ka mēs esam gana pacietīgi gaidīt uz Dievu, īsto laiku, kad mums ir kāda notikuma dzīvē, sagaidīt un nesteigties, un arī mīlestības kontekstā būt pacietīgiem un ļauties gaidīt, ka Dievs mūs vada pa ceļam ar tiem cilvēkiem, kādi mums viņi ir iedot līdzās, kā vai nu mēs mainamies, vai viņi mainās, bet mēs varam turpināt sadzīvot ar Dievu palīdzību. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen.